daudz cilvēki meklē līdzekļus, kas palīdzētu matu augšanai. Šodienas video būs vairāk jautrībai. Es centīšos attēlot King Kylie make-up. Pēdējā laikā cilvēkiem ļoti patīk runāt par 2016. gadu, it īpaši, jo ir pagājuši 10 gadi. Un arī pati Kylie izlaida King Kylie kolekciju, kurā, ja es nemaldos, tika izpārdota pāris minūtēs. Es redzu daudz cilvēkus cenšamies internetā attēlot King Kylie make-up, bet viņi attēlo vienkārši Kylie's mūsdienu, full glam, un man ir tāds... Tā nav King Kylie, mēs visi zinām, ka šī ir King Kylie. Tā kā es esmu izpētījusi šo make-up, šo grimu, un es centīšos to attēlot šodien uz manis, un mēs redzēsim, kā man sanāks. Šajā video es centīšos vairāk fokusēties uz make-up, un šis būs vienkārši jautrībai, bet man arī ir savāti ļoti daudz produkti, par kuriem es vienkārši gribu pastāstīt. Tā kā, jā, vienkārši sāksim. Kā jūs redzat, es centos attēlot Kylie's estētiku no tā laika. Es nezinu, vienkārši šī auskari un viss atgādina ļoti to laiku. Es zinu, ka 2016. gadā nebija tik liels uzsvars uz ādas kopšanu un ādas sagatavošanu, kosmētikas uzklāšanai, bet es negribu izskatīties slikti. Es ļoti centīšos būt ļoti matēta, es pie tā vispār neesmu pieradusi, es parasti taisu daudz tā kā mirdzošāku to efektu, lai viņš ir bišķi dabīgāks, bet viena lieta, ko es netaisos izmantot, ir tie matējošie primeri. Man ir vismaz 2 tādi, un man nepatīk neviens no viņiem. Man liekas, ka viņi visi padara manu kosmētiku, tā kā liek viņai izskatīties vienkārši sliktāk un izceļ visu kaut kādu tekstūru, tāpēc... Šoreiz es vienkārši izmantošu pūderi. Bāzē es izmantošu šo te tonālo no Unleasha. Man noteikti vajadzēs ļoti daudz bronzeru, jo šis ir diezgan gaišs. Viņš ir praktiski man ādas tonī. Kā redzat, man ir pāris plumpas. Un es pieņemu, ka tas ir tāpēc, ka es gaidīju savu iestālu pasūtījumu, un līdz ar to es kaut kādas 2 līdz 3 nedēļas neizmantoju retinolu. Un tam ir šāds te efekts. Tieši tāpēc es saku, ka retinols ir vienkārši mans labākais draugs. Jo, kad es izmantoju retinolu vai kaut kādu veidu retinoīdu, man nav pumpas, man vienkārši nekad nemetās pumpas. Runājot par retinolu, es šo retinolu esmu izmantojis pāris reizes, un pirmajā reizē man parādījās šis te, vienmēr sakot, man sāka lobīties āda, kas ir vai nu tāpēc, ka šis retinols ir tā kā koncentrētāks nekā retinols, ko es izmantoju iepriekš, vai nu tāpēc, ka es paņēmu to pauzi, bet tas man ir ļoti pārsteidz, jo es izmantoju retinolu jau gadiem, un man likās, ka man ir diezgan laba tolerance pret viņu, bet man sāka lobīties āda bišķi šeit un ap degunu, bet tas nebija sāpīgi. Nebija tā, ka man tur nekairina nekas tam līdzīgs. Starp citu, paskatieties, cik man te ir daudz mazu matiņu. Es zinu, ka ļoti daudz cilvēki meklē līdzekļus, kas palīdzētu matu augšanai, un šo te es sāku lietot. Man viņu nopirka mana mamma, viņai bija tāds, tev ir šis jāizmanto. Es aizgāju pie frizieres, un viņai bija tāds, wow, cik jums daudz tā kā mazu matiņu jaunu aug. Un tāpēc viņa nopirka visām 3 māsām, man ir 2 māsas, šo te līdzekli no iHerb. Un man bija tāds... Ok, labi, pamēģināšu. Un man reāli liekas, ka viņš strādā, jo man iepriekš tieši šeit nebija tādi mazliet. Ok, šie iespējams ir pārāk gari. Es viņu sāku izmantot novembrī, tā kā tas ir novembris, decembris. Praktiski šie visi ir tā kā jauni matiņi, un arī šis te šeit diezgan grūti pamanīt, bet tieši te priekšā es viņus riktīgi ievēroju, jo viņi izskatās nedaudz dīvaini. Man šķiet, ka man tur tādi iepriekš nebija. Vienīgā lieta, viņš smird. Mana mamma par to brīdināja, un es tādu pasmažoju, man bija tāds,
viņš smaržo tā kā, jā, nepatīkami, bet kā visi kosmētikas līdzekļi. Un tad es viņu reāli sāku pūst sev uz galvas un man bija tāds, ak, Dievs. Bet nav tā, ka man ir mati smird, no, es nevaru pasmaržot savu galvu šeit, bet es nejūtu, ka man mati smird, un man neviens nav teicis, ka tā kā neviens nekad nav bijis tuvu manai galvai un teicis, kas tas smird. Nezinu, vai es viņu pirktu speciāli vēlreiz, un man būtu tāds tā kā, wow, es nevaru bez šī dzīvot. Bet ir forši redzēt, ka tu vari nopirkt kaut ko, kam reāli ir kaut kāds efekts. Okay, tagad es mēģināšu notušēt šos lokus nedaudz ar korektoru, izmantojot šo laškrāsu. Toties matu kopšanas līdzeklis, kurš, manuprāt, nedara pilnīgi neko, ir šis te L'Oreal Bon Repair serums. Kā redzat, esmu izmantojis diezgan daudz, un es viņu turpinu izmantot katrā matu mazgāšanas reizē, tāpēc, ka man viņš ir un es viņu izmantošu, bet vai es redzu kaut kādu efektu? Absolūti nē. Šo es esmu izmantojusi katrā matu mazgāšanas reizē kopš jūnija. Man nav mazāk sašķeltu galu. Viņš nedara neko, diemžēl. Un, teiksim, mana draudzene teica, ka viņai ļoti nepatīk tā viņa tekstūra. Viņš padara rokas lipīgas, kas varētu nebūt patīkami daudziem cilvēkiem. Ok, tagad 2016. gada stilā es izmantošu konsīleri un uzzīmēšu milzīgas 3 stūras zem acīm. Es nezinu, vai es 2016. gadā krāsojos. Manuprāt, es nekrāsojos. Nē, es noteikti 2016. gadā nekrāsojos, jo man bija 11 gadi. Par ko es runāju? Man liekas, ka es esmu vecāka nekā es esmu. Apmēram tā. Viņai ir ļoti diezgan tā kā četrkantaina seja un ļoti izteikts žoklis, kas man arī ir, bet man īsti nepatīk tas, tāpēc es to vienmēr cenšos tā kā aiztušēt. Es laikam turpināšu runāt par matu tēmu. Man šeit arī ir šis šampūns no L'Adore. Un es vēlējos to pieminēt, jo viņš ir pārdodas drogās. Es viņu nopirku drogās, kaut gan šis ir dienvidkorejiešu skaistumkopšanas brands. Bet tajā laikā ļoti daudziem cilvēkiem interesē tie tā kā attīrošie detoks šampūni, tāpēc iespējams kādam ir interesējis šis. Man patiesībā nav nekā daudz slikta, ko teikt par šo šampūnu. Kā redzat, esmu viņu gandrīz pabeigusi. Es personīgi esmu sapratusi, ka man vienkārši nav jēgas investēt baigi labā šampūnā, jo šampūns ir vienkārši kaut kas, ko tu ieliec matos un izskalo. Es neuzskatu, ka šampūns būs tās, kas spēs taviem matiem izdarīt kaut ko brīnumainu. Tas drīzāk būs kondicionieris vai maska, kaut kāds matu serums, kaut kas reāli paliek un iesūcas tavos matos, nevis kaut kas, ko tu vienkārši izskalo. Bet detoks šampūna liekas tā kā loģiski izvēle, jo tu vēlies pārliecināties, ka tavu mati ir kārtīgi izmazgāt. Ir ļoti svarīgi parūpēties par savu galvas ādas veselību. Tas ir numur 1, ja tu vispār vēlies veselīgus, skaistus, garus matus. Šis šampūns ir uz ābolu etiķa balstīts, un viņam ir ļoti specifiska smarža, tādā viņa sit pa dagunu, līdzīgi kā etiķis. Pūderis uz 3 stūrveida aplikātora. Ikoniskākā vieta, kur likt pūderi. Es tagad pievērsīšos acīm un uzacīm. Kā vienmēr man savos video arī atzīst, ka es nekad netaisu uzacis, tāpēc šis būs grūti. Es saprotu, ka viņām jābūt ļoti tumšām un ļoti strukturētām. Viss kārtībā, mēs pēc tam apliksim apkārt konsīleri. Vajag pirmkārt nopirkt uzacu zīmuli, kurš ir manā krāsā. Tā varētu būt laba investīcija maniem video. Wow! Es negribu izskatīties slikti. Viss kārtībā. Čāgi, uzticamies procesam. Es māku krāsoties, neuztraucieties. Ak, Dievs, mēs varam izdarīt to lietu, kur tā kā tu ar konsīleri novelc līniju. O jā. Nākamais video. Ester mācās taisīt uzacis. Šis būs jautri.
Es iekrāsoju savu uzacī. Es negribu izskatīties slikti. Nē, es paņemšu lielu otiņu un... Jā, pareizi, es teicu, ka man bija tā krēmveida kontūra. Tāpēc man likās, ka kaut kas nebija kā vajag. Tā kontūra iet diezgan zemu. Ko es teicu par žokli? Es zīmētu kontūru šeit, lai nogrieztu šo te daļu. Bet šoreiz mēs viņu izcelsim. Es negribu izskatīties slikti. Par šo es ļoti gribēju parunāt. Es šo pieminēju savā Japānas kosmētikas video, kurā man draudzene no Japānas atveda vairākus produktus, kurus es viņai palūdzu atvest. Un kamēr viņa bija Japānā, viņa... Varbūt šis bija par daudz. Viņa teica, ka viņa nebija plānojusi pirkt šo matu eļu, bet tā kā šis bija manā sarakstā, jo es to biju redzējusi vienā video, un viņa teica, ka šī matu eļa bija visur Japānā. Un tāpēc viņa arī viņu nopirku. Un man nedraudzēja ļoti tā kā taisni un tādi diezgan tā kā plāni, viegli. Viņa teica, ka viņai īsti nepatika tā matu eļa. Viņa teica, ka viņa nākamajā rītā bija tā kā jāmaskā mati bez mazvai, jo viņa padarīja viņas matus ļoti eļainus. Tā kā izskatījās, ka viņai ir vienkārši netīra mati. Bet tajā pašā laikā man bija tāds, bet varbūt maniem matiem šis varētu darboties, jo, kā es minēju, man ir ļoti sausi mati. No sākuma, teiksim, tajā video, kad es pirmo reizi uzliku to matu eļu, man bija tāds... Jā, viņa izskatās eļaini. Bet man bija tāds, es turpināšu izmantot viņu. No sākuma, tāpēc, ka viņi tur rakstīts Night Repair Oil, es viņu uzliku vakarā, un es vienmēr vakarā gāju gulēt ar tā kā bīziņu. Tad es no rīta pamodos, un man noteikti izskaties eļaini. Un tad nākamā reize es pamēģināju ielikt to matu eļu ļoti uzmanīgi, tā kā rīktīgi ieberzējot viņu visu rokās starp pirkstiem. Un tad es sāku ņemt matu galus pašus, tā kā, kur ir paši šausākie, šādi te, abās pusēs. Tad es izbraucu caur šiem matiem, kuri, kā es teicu, ir tā kā vissausākie. Un tad lēnām vairāk uz priekšu un augšu, kur man mati ir visveselīgākie. Un tad es aizgāju gulēt un šoreiz nesapinu matus. Un es pamodos no rīta un man bija tik zīžaini, skaisti mati. Un man bija vienkārši tāds, wow, šis reāli strādāja. Un kopš tās reizes es katru reizi pēc matu mazgāšanas lieku šo matu eļu vakarā. Tas ir mīnus, ka viņa ir jāizmanto ļoti uzmanīgi, un tu nevari viņu īsti ielikt tā kā pirms iziešanas. Nu, tu vari, bet tu riskē to, ka varbūt tomāti izskatīsies netīri. Bet tādā veidā, kā es viņu uzklāju, man ļoti patīk tā sajūta un tas efekts. Es ņemšu otiņu un tādu gaišu brūnu toni, un es centīšos viņu nevilkt pārāk daudz, lai nav tas tā kā mūsdienīgais, kas mūsdienās vairāk populārs, tā kā kaķets efekts. Es paņemšu nedaudz vēsākus toņus no šīs te paletes. Šeit izskatās, ka tas pats tumšākais tonis ieiet viņas deguna kontūrā. Es patiesībā neatceros, kāda tajā laikā bija deguna kontūras politika. Cilvēki taču taisīja deguna kontūras, vai ne? Tad es paņemšu to pašu tumšāko krāsu uz ļoti plānas otiņas. Skatos, ka viņai ir gaiša krāsa šeit. Es skatos, ka viņai ļoti daudzās bildēs ir lajeris. Vai šis ir pārāk tumšs? Interesantā kārtā viņai visur ir šis tā kā tādā veidā iezīmēts acu kaktiņš, ko es iepriekš nekad nebiju pamanījis. Es nekad to neiedomātos kā Kailijas make-up. Uzliksim bronzeri. Ja es labāk mācātu taisīt uzacis, man liekas, tas savilktu šo make-upu kopā. Viņas ir tumšas, viņas ir izteiktas, viņas ir iekontūrētas, tā kā kas man trūkst. Uzliksim highlighteri. Liekas, cilvēki arī vienmēr lika highlighteri šeit.
Okay, man vajag liels skropstas. Okay, es gribētu parunāt par vēl kaut ko. Parunāsim par to, ko es izmantošu pēc šī video filmēšanas un kas man ļoti noderēs. Es vienmēr tīru ādu 2 reizes dienās, kad man ir vai nu saules krēms vai kosmētika vai abi. Es vienmēr izmantoju uz eļu balstītu ādas tīrīšanas līdzekli. Tas ir tāpēc, ka viņš vienkārši ideāli noņem kosmētiku. Un patiesībā šis ir mans mīļākais. Šis ir mans favorīts. Viņu ir ļoti viegli dabūt. Viņš maksā 15 eiro. Kad tev beidzas, to vienkārši ieskriet dulsā, nopirkt un viss. Viņš ir ļoti, ļoti eļains. Tā kā ir daudz, teiksim, man patīk arī tas no Bioderma. Viņš ir nedaudz lētāks, bet viņš tomēr ir nedaudz putojošs. Viņš nav domāts tieši kosmētikas noņemšanai specifiski, bet šis ir tiešām eļains. Viņš noņems visas ūdens izturīgās skropstu tušas, visus tos superstay, lūpu produktus un tā tālāk. Okay. Ir pienācis sliktinīgais brīdis. Kylie Jenner Lip Challenge. Es nekad to neizmēģināju, man tādas lietas nereāli biedēja. Cinnamon Challenge, Kylie Jenner Lip Challenge. Es vienkārši biju tik baisi. Viena lieta, kad cilvēkiem ir lūpu fileri, viņiem lūpas sākas tā kā uzreiz. Redziet, kā man ir tāda tā kā dabīga pārēja, tāpēc es centīšos to attēlot. Protams, overline. Stop. Man bail pārāk ignorēt savu dabīgo lūpu formu. Šis izstās dabīgi. Vienmēr, kad kāds man dzīvē ir mācījis zīmēt lūpu līniju, viņi vienmēr, tā kā kaut make-up mākslinieki un tā tālāk, saka vilkt šeit, nevis tā kā šādi te, un man tas ir iebis. Tas vienkārši izstās tik nedabīgi. Es neietu ārā no mājas šādi, bet man bija bildē. Es tas ļoti muļķīgi. Es negribu izskatīties slikti. Izstāst, ka man ir super lielas lūpas. Es nezinu, vai tas izskatās labi. Šis izskatīsies nedaudz labāk. Izskatās labāk, ne? Nolaidīsim matus. Es aizskrēju noņemt kosmētiku un pavisam aizmirsos filmēt video beigas, kas, manuprāt, diezgan saprotami, jo man bija ļoti daudz kosmētikas uz sejas. Aizmirsu pieminēt otru sejas tīrīšanas līdzekli, ko es izmantoju, kas ir šis, un, ja tas būtu jebkurš cits līdzeklis, es viņu nepieminētu, bet man ir viņš jāpiemina, jo man viņš ir bijis precīzi gadu. Es pasūtīju šo pagājušā gada janvārī, un es viņu izmantoju katru dienu, un man aizvien ir palicis pietiekami daudz, pāris mēnešiem, varbūt pietiks līdz vasarai. Tā kā, ja jums interesē izdevīgums, tad šis ir pats izdevīgākais skaistumkopšanas produkts, kas man jebkad ir bijis. Ko vēl tu vari izmantot gadu, un tev tas nebeigsies katru dienu? Tā kā jā, rakstiet komentāros, vai jums patika mans make-up, vai es tiktu ielaista 2016. gada Kardashian mājās. Es šaubos, bet man no sākuma likās, ka es pilnīgi izgāzos, bet tad, kad es filmēju tos video ar tām 2016. gada selfiju pozām, man likās, ka patiesībā es izskatos diezgan atbilstoši tam laikam. Jā, šis bija ļoti jautri, un patiesībā palika kaudze ar produktiem, kurus es vispār pat nepieminēju, tā kā lūdzu rakstiet komentāros nākamā make-up, nākamā grīma idejas, un jā, tiekamies!